Mani sauc Juris Krūmiņš. Es esmu dizainers. Līdz ar to pats strādāju, radoši nodarbojos dizaina jomā un arī mēģinu iemācīt studentiem šo. To esmu Mākslas akadēmijas pasniedzējs. Pie mākslas es nonācu jau tad, kad es mācījos skolā, kad es mācījos Līgatnē. Es prātu labi zīmēt, gleznot, līdz ar to man bija tā kā labas iemaņas šī jomā, bet, ko es gribēju teikt, dizains īsti nav māksla, dizains atšķirās no mākslas. Māksla ir vairāk tā, varētu teikt, tīri iekšējā komunikācija cilvēkam pašam ar sevi, taču dizaineru uzdevums ir komunicēt ar sabiedrību ar daudz lielāku mērķa auditoriju. Esat noteikti dzirdējuši par tādu projektu kā Jarmarka, kas notiek jau 9. gadu, šogad. Atklāšana būs šovakar, rītdien sāksies aulā izstāde, iepirkšanās, kur cilvēki interesanti, dizaina mākslas mīļotāji varēs iegādāties dāvanām savam priekam, dažādas studentu projektus, darbus, tā skaitā arī pasniedz. Akadēmija, es domāju, nepastāv tik lielas atšķirības starp pasniedzēju un audzēkni. Mēs jau esam gandrīz jau kā kolēģi. Līdz ar to ir liels prieks, ja tevī students ieklausās un kaut ko no savas puses var pasniegt, iestāstīt, iemācīt mazliet vairāk, un viņš arī dzirdīgi to uztver un paņem sev. Varētu būt tā, ka ir labs uzdevums un talantīgs students un motivēts, mācīties gribošs, bet es uzskatu, ka daudz kas atkarīgs ir no pasniedzēja, no viņa sarunas ar studentu. Līdz ar to varētu saukt arī par metodiku vai metodēm, kā rezultātā ļoti spēcīgi tiek iespaidots arī studenta gala rezultāts, viņa idejām, ko viņš ir akadēmijā nolēms īstenot. Droši vien ir bijis tā, ka lielākais gandarījums ir tad, kad tev novērtēja ceļš studentu gados. Es uzskatu, tas ir lielākais prieks un tāda realitātes sajūta, ka tu esi kaut ko izdarījis un ka tu esi gūs atzinību. Māksla latviešiem padodās. Ir tā, ka mēs esam diezgan kulturāla tauta un viss šīs te kultūras pazīmes, zīmēt, gleznot, dziedāt, dejot, tiek novērtēts ne tikai šeit uz vietas paši izpildījumā, bet arī ārzemēs. Tā kā es domāju, mēs esam kultūras, mākslas, dizaina nācija un ar ļoti plašām perspektīvēm, es uzskatu. Vajag tikai viņus pilnveidot un, protams, atbalstīt no valsts.